1887. gadā Liepājā arhitekts Verčī pēc barona pasūtījuma Piekuls pili, kurā 1951. gadā uzsāk darbību Piekuls vidusskola. Piekuls vidusskolā ir savi brendi, jeb logo, kur autori ir skolotāja Urzula Kronberga, kā arī skolas himna, kur autori ir skolas absolventi Anete Šalma, kā arī skolas kopējā platība ir 2700 kvadrātmetri. Uz priekšu, nevis soli atpakaļ! Par izcīņu likto pirmo vietu basketbolā jaunietēm 2009. Čempionāta izsvarātājiem basketbolā. Es jums uzdošu pāris jautājumus. Cik skolēni mācās Piekuls vidusskolā? Šogad mums ir 314. Un cik skolotāji mācās Piekuls vidusskolā? 30. Kādu izglītības programmu piedāvā Piekuls vidusskola? Mums ir patreiz divas izglītības programmas. Viena ir pamatizglītības programma, kur var apgūt pamatizglītību, un otra mums ir vispārējās vidējās izglītības programma, kur var apgūt vidusskolas skolēni. Kādi ir izcilākie skolēnu sasniegumi? Izcilākie skolēnu sasniegumi ir tad, ja skolēni tiek uzaicināti uz Republikas olimpiādēm, un ja skolēni šajās Republikas olimpiādēs gūst godalgotas vietas. Tā kā mēs piedalāmies vairākās olimpiādēs, gan iepriekš, kad bija rajons, gan arī tagad starp novada olimpiādēs, tad liels prieks ir, ja mēs tiekam piedalīties uz Republikas olimpiādēm. Un īpaši prieks ir tad, ja tiek iegūtas šajās Republikas olimpiādēs godalgotas vietas, kā tas jau mums ir bijis. Piemēram, Jānis Judvaits mums ir iegūs 2. vietu matemātikā Republikas olimpiādē. Tad Andris Jansons ir ieguvis zinātnes pētniecisko darbu konferencē diplomu ar sudraba maliņu. Laura Šēle mums ir ieguvis 2. vietu vidas projektu olimpiādē. Alisa Bulavkina iepriekšējā mācību gadā ir ieguvis atzinību bioloģijas olimpiādē. Un jāsaka, cik tad mēs bieži tiekam uzaicināti uz Republikas olimpiādēm, tad iepriekšējā mācību gadā tās bija pavisam 5 olimpiādas, kurās piedalījās 6 skolēni no mūsu skolas. Tā bija latviešu valoda pamatskolā, latviešu valoda vidusskolā, kultūras vēsture, bioloģija un angļu valoda. Tā kā sasniegumi mums ir labi. Labdien! Es vēlētos jums uzdot pāris jautājumus. Jā, lūdzu. Tātad, kas interesants notiek mūsu skolā pēc noslogotās dienas, mācību dienas? Pēc noslogotās mācību dienas skolā notiek dažādi pasākumi. Viens no pasākumiem, kurus mēs varam lepoties, tas ir draudzības festivāls, kurš tiek organizēts katru gadu. Un tā ir ļoti sena tradīcija, un tā ir ļoti lieliski iespēja piedalīties mūsu skolas skolēniem un iepazīt citu tautu valodu, runāt šajā valodā, sarunāties, sadarboties ar jauniešiem gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Krievijā. Šī tradīcija ir aizsākusies ļoti sen, 1965. gadā, kad direktors Vilcāns un vēstures skolotājs Zēbergs vadībā aizsākās šī jaukā tradīcija, ko mēs saucam par draudzības festivālu šodien. Un pirmajos svētkos piedalījās delegācijas no Tirvas, tas ir no Igaunijas salantiem, arī no Skodas vidusskolām, un vēlāk draugu loks ir paplašinājies. Kas vēl interesants notiek Piekuls vidusskolā, neieskaitot šos tradicionālos pasākumus? Interesants ir tas, ka vidusskolēniem ir iespēja noklausīties teorijas kursu auto apmācībā. Un pēc tam, noklausoties šo kursu, viņi kārto eksāmenu teorijā un tālāk apgūst braukšanas iemaņas individuālās nodarbībās. Gatavojieties salidojumam un skolas jubilejas 60. gada dienai, šonedēļ Piekuls vidusskolā notiek projekta nedēļa, kuras tēmas ir saistītas ar skolas vēstures izpēti. Skolēni apzina kultūrvēsturisko vidi, izpēt skolas tradīcijas
izpētājs. Satraukums un pirmais prieks, liecība un piecinieks, pirmais tavs atklājums un meitenei solījums, pirmais kults un sajūtas, kas svarīgāks vairs nav nekas, un pirmā nauda no vecākiem par burciņu ar gliemešiem. Pirmās smaržas divatā un lēnā deja klases vakarā. Pirmais kino un uztraukums, kad gaisma nodzies. Pirmo reizi tikai mēs atceramies vēl un vēl. Man darba tēma ir iela vingrošana Latvijā. Darba autora esmu Zana Zienā, darba vadītāja Sandra Grosberga. Tātad 21. gadsimta pirmajā desmitgadē, kad cilvēks pēc iespējas vairāk cenšas ietaupīt naudu un uzlabot savu veselību, ir izveidojusies sabiedriska organizācija. Valsts lielāko dienas daļu aizņem Priekulas vidusskolas skolnieki, kam šeit notiek sporta nodarbības. Tad arī vakarā ir trenižieris zāle strādā no 11. rītā līdz 10. vakarā, no kurš pilsētas vai arī novada iedzīvotājs, vai arī citi interesanti var nākt un nodarboties ar, teiksim, ar svarcelšanu.